Tā, dārgie draugi, tikko ieradāmies savākt mašīnu, ja, un pirmo, ko mēs satikām, latvieti, Didzi, viņš strādā te, kā tā vieta saucās, jā, pastāst, kas mūs rīt gaida, jo mums ir tāds neliels pārsteigums. Rītdien būs, jā, uz dienvidiem braucot un augšā uz augšgalu. Būs līdz 50 metru sekundē. Vējš, tas ir praktiski līdz 180 km/h. Jā, nu jā, un viņš... Drīzāk, ka ceļi būs slēgti, ticamāk. Jā, lūk, es jums varu parādīt, te ir tāda brīdinājuma zīmīte, jā, un tieši uz rītdienu mums bija ieplānots filmēt un bildēt visu, jā, un skatos, ka mums plāni kaut kā nedaudz mainās, vajadzēs kaut ko citu meklēt. Un vēl pastāst, cik sen tu te dzīvo? Gandrīz 2 gadi. Gandrīz 2 gadi. Un kas tev pamudināja šeit atbraukt? Draugs te dzīvoja un... Tātad sanāk no Norvēģijām, Anglijām, Īrijām tu izvēlējies atbraukt? Jā, tāpēc, ka tev tādā ziņā, te var visātrāk piepilnīties. Jā. Tādā ziņā. Jā, un algas ziņā arī labi, jā? Algas ziņā, jā. Kā tev ar valodu šeit? Es atbraucu bez valodas, bet kaut kā iemācījos. Iemācījies, jā? Bija grūti, ne? Sāku runāt. Jā. Vienkārši, jā. Nu redz, kā uz mājām brauc uz Latviju, ne? Bieži. Bieži, jā. Nu redz, nu. Vīta Latvija. Jā. Tā kā mēnesī, 2 mēnešos reizi praktiski uz Latviju. Nu, vispār super, jā. Jā. Tā kā redziet, mēs esam ļoti maz Latvijā, bet visi paklīduši pa visu pasauli, un kur arī Īslandē var satikt kādu latviešu. Cilvēki stāstīja, ka Īslandē nevar nopirkt veikalos cigaretes, ja? Ka it kā cigaretes var iegādāties tikai, ja ārsts tev izraksta kaut kādu zīmi, ja? Visur var nopirkt cigaretes. Visur var nopirkt. Tad tie ir pilnīgie meli, ja? Pilnīgie meli. Ok. Jā, pārtikas veikali, kolonkas, pilnīgi visur var nopirkt. Jā. Aha. Tā kā viņas ap 10 eiro. Ap 10 eiro, jā? Nu, apmēram, jā, kā Anglijā. Tā kā tu, kas man to pateica, tu vispār melo un nepareizi izplati informāciju. Tāpēc, ja jūs visi skatāties un ja jums bija tāda informācija galvā, tu pilnībā aizmirstiet par to, kur Didis pats mums pateica, ka var nopirkt cigaretes jebkurā veikalā un nav nekādu aizliegumu. Mēs esam ieradušies Netto veikalā Īslandē. Mans pirmais islandiešu veikals. Un tagad runājot par cenām, man vēl tagad bišķiņ jāsaprot, cik tās vietējās kronas vai kas te ir. Pirms mēs bišķi paskaidījām, šitāds siera gabals maksā 7,5 eiro. 8 gandrīz. Nē, šitāds siera gabaliņš. 8 eiro. Es domāju, ja šitādi Latvijā būtu tādas cenas, cilvēki nekad mūžā nepirkt sieru. Un tagad Džeki vispār bišķiņi nesaprot, ko darīt, kā izvēlēties, jo cenas vienkārši kož dibenā. Piens, olas, bumbieri, tomāti, kartupeļi, cīsiņi, žāvētas zivs, jā, šitādi vaciņi. Shall we sip cheers? Trauku mazgājumais līdzeklis, fēri, pica. Alus, puslitrs. Mēs iepirkāmies uz šovakaru un uz rītdienu, lai mums ir ko paēst uz visiem, jā. Un pats interesantākais, ka mēs samaksājām par to 85 eiro apmēram, plus mīnus, jā. Tas ir diezgan daudz, es jums pateikšu. Un pats interesantākais ir tas, ka mēs iepirkāmies veikalā ar atlaidēm. Tā kā tas nebija vēl tāds parasts veikals. Es domāju, ja parastā veikalā ieiet, tad tur būs vēl dārgāk. Alright then, how are ya? Yeah, they potentially just left the light for us. Yeah, just see the house. That's fucking cool. Mēs esam klāt mūsu mājā. Knapi viņu atradām. Reiz, Konstantīna. No. Beautiful. Vienkārši. Vienmēr gribēju palikt tādās mājās. Tā, mēs uztaisīsim nelielu tādu revizoro, kā jau parasti, jā, parādīsim jums māju. Tālāk šitā ir virtuve, tā kā viesistaba, visu kopā. Tad mēs ejam tālāk
Mums ir viena guļamistaba ar 2 gultām atsevišķām, jā. Nezinu, kas kur gulēs, bet pagaidām es jums rādu, kā ir. Tad mums ir tāda tā kā dušas kabīnīte un tolete. Veļas mašīnas ir, viss ir. Un te ir tāda trepe, iet augšā. Un skatīsimies, kāds te dzīvos. Блин, слушай, у меня самая лучшая кровать, оказывается. Попалась. Nice вообще. Да? Konstantīn? Man labākā gulta trāpījās, starp citu. Baigi īstenībā. Un te ir tāda forša romantiska gulta priekš manīm. Kolosāli vienkārši, Un ar tādu brīnišķīgu skatu uz mūsu mini villiņu. Reku Konstantīns nāk manā istabā. Nāc, paskaties, kur es gulēšu. Te, jā? Te tu gulēs Konstantīns. Nu, jā. Turpinot mūsu ekskursiju pa māju, pārbaudot visus skapīšus, mēs atradām, te ir pilnīgi viss vajadzīgs priekš, es nezinu, tur romantiskiem vakariem svecītes, pilns ar svecītēm, un zobtīrām ir kociņi, tējas, un rekurs sāls, kafija, viss šeit ir. Tad rekur vēl dvielīši, tolīts papīrs, principā, jā, un kas tur vēl bija? Tad te ir visādas grāmatas, televizors un spēles. Ja jums nav ko darīt sliktā laikā, varam vienkārši pasēdēt un paspēlēt spēlītes. Jā, un es starp citu gribu vispār paskatot, kas notiek, kāpēc mēs atbraucam uz Islandi. Ja? Ir tāds, Londonā ir tāds vīriešu drēbju dizainers Stevens Williams, ja? Un ik pa laikam Konstantīns ar viņu strādā. Strādā tādā ziņā, ka viņš taisa fotosesijas. Un Steven Williams bija tik laipns un aizdeva Konstantīnam savus darbus, visas žaketes, kuras viņš izlaiž, ja? Un Konstantīns paņēma viņus līdzi. Mēs atradām modeli. Marko, starp citu, jā, viņš ar mums strādā pirmo reizi. Es viņu ieteicu Konstantīnam, jo es ar viņu iepazinos Magda Reika viesnīcā, kur mēs filmējām promotional video. Tā kā reklāmas video priekšās viesnīcas, un viņš tur modelēja. Šis darbs nav ir kā apmaksāts, tas ir tāds, vairāk tāds valanķorskīs viss tas process ir, ja, bet visi dabūna kaut kāds bonus no tā. Es pieņemsim filmēšu video, Konstantīns bildēs, Marko dabūs nelielu portfolio, šitas te marats, starp citu, ja, rekurot, viņš marats, viņš jau tagad gatavo, ja. Viņš arī strādā dažreiz ar Konstantīnu, asistē, un viņš atbrauc arī līdzi uz šeien, lai palīdzētu mums realizēt visu šo projektu. Viņš tikai žaketes taisa vīriešu vai vispār kopā visu kostīmu ar biksēm? Да, visus tam. Aha, ar biksēm. Biksēm, mēteļi, biks, žaketes, jā, to visu producē Steven Williams, jā. Jā, lai viņi tagad te piemērās, sagatavojās uz rītdienu, pielieko visas drēbes, kas un kā. Un mēs gatavosim tagad ēst un te jau redzēsim jāiet gulēt un kaut kā tā. Ko mēs tagad esam iesprūduši mājā, nekur nevaram iziet ārā. Visi pilnībā slapji. Un diez vai vējš beigsies tuvākajā laikā, jo viņš, man liekas, pat arī stiprāks paliek. Un, mums ir vienīgās cerības uz rītdienu, tad rīt būs agri jāceļās vismaz 6 no rīta un jābrauc ātri filmēt, bildēt visu, ko var. Bet tik un tā ir interesanti. Pareizi, Konstantīns.
labs experience, vienot sakot. Every night when you go sleep, have a better life than you will now. You have no time, just try to feel fine, yeah, yeah, yeah. Girl, dance with me, you free like you will never be. Džakuzī, redzi? Noplīsa vāks un lido prom. Cik stiprs vējš. Marko ar Konstantīnu aizgāja pamēģināt aizvērt šo te vāku. Pasties, viņš jau pliks iznāca ārā. Nekādas šances vispār nav. Nolaids lejā. Tā kā būra liela, tu viņu aizlidos. Pasties, pasties, pasties. Ej, tu nost. Man liekas, vispār labāk neaiztikt. Man liekas, jā, nu vispār slikta ideja šitā viss ir. Konstantīnam vispār nav augsts, viņš tādā plānā džemprītī iznācis. Ne, viss padevās, veči, padevās. Labi. Sanāk tā, mēs meklējam vietējos cilvēkus, sarakstījāmies ar viņiem caur Instagram un gribējām uzzināt, kādas vietas mums vislabāk aizbraukt, paskatīties, pareizā, kur var forši pabildēties. Nu, mums ieteica dažas vietas, un tieši tur tagad ir daudz labāk laika apstākļi nekā mūsu vietā. Tāpēc mēs izlēmām tomēr nesēdēt mājās un mēģināt riskēt un braukt kaut kur pabildēties. Tā, un mēs tagad gatavojamies ietinam visu tehniku maisos, lai nesabojātu un nesamitrinātu neko. Tālāk mēs aizsargājam savu tehniku pret vēju un lietu. Vairāk kārt pret lietu. Bet, jā, Konstantīnam par laimi bija tāds speciāls maisiņš kamerai, kur ir vajadzīgi caurumi, kur var roku iebāzt un tur regulēt visu. Bet otru maisiņu nebija, tāpēc mums vajag uz šitādām veidā taisīt to visu. Kur nabaga zirdziņi tur čupiņā stāv un sildās, un viņam nav kur paslēpties citur. Look at the poor Marat, I think she was gonna go up and open. Kādam ir jāatver vārti. А кто я? Кто на переднем сидит, нет? Правильно. О, fuck. Life is pain. Life is a bitch. Mēs esam riktīgi pārsaluši, visdrīzāk saslimsim, bet mēs tagad esam pēdējā lokācijā uz šodien. Atbraucam uz ūdenskritumu, mums vēl būs jāpaiet līdz viņai. Nezinu, vai varēs redzēt no šejienes.
Bet iesim, pamēģināsim tur pabildēt. Mūsu modelis arī ir pārsalts, viss labs. Un īstenībā mēs neesam sagatavoti priekš šitādiem laika apstākļiem. Man nekā nav apakšā, es esmu riktīgi viss samirts, man zābaki ir mitri. Un es nezinu, kamera arī visu laiku slāpja, vajag salvetiem tīrīt. Like red look. Overweight. Nu, mēs tuvojamies ūdenskritumam. Es domāju, ka būs sūda, mēs būsim riktīgi slāpji. Un es domāju, ka es rīt nepiecelšos. 100% saslimšu. Es nezinu. Žēl, ka jūs nevarat izjust to, ko mēs jūtam tagad. No, lūk, kā tas viss izskatās. Turisti nav daudz šodien, jo laika apstākļi nav jau tie labākie. Bet kaut kāds tur cipars ir. Pāris 10 atnākuši. Bet skats ir, protams, nenormāls smūgs. Bombičiskīs. Viss ir nenormāli mitrs. Skolnieki sabraukuši. Es nezinu, kā mēs te bildēsim, bet es domāju, ka bildes sanāks ļoti labas. Es ceru tā. Meitenes piegāja pie Marko, un viņas jautā, vai tu esi slavens. Mēs samelējām, jā, viņš ir slavens, un viņas uzreiz sagribēja selfiju uztaisīt, nezinot, kas viņš īstenībā ir. Hey, look at that! Cik smieklīgi. Yeah. Head your faces, ladies, and a 1, 2, 3, there we go. Yeah. And another one. There we go, ladies. Look at that, yeah, you're celebrity, man. Yeah. Ot tā. Es varēju pateikt, ka es biju ar Keisiju saticies, un viņas arī gribētu manī sabildēt. Rīktīgi pārsaluši. Baigi grūti īstenībā filmēt tādos apstākļos. Bet nu kaut kādīgi sanāk. Redziet, pilis, viss sapils lēcā iekšā. Ļoti neparasti īstenībā. Es nezinu, kā mēs izžūsim līdz rītdienai. Konstantīns grib jau pēdējos kadriņus uztaisīt, bet es esmu nereāli pārcelts. Es brīnīšos, ja es nesaslimšu pēc šitās fotosesijas. Bet es jums pateikšu vienu. Tas ir to vērts, dēļ šitādiem skatiem, dēļ tādiem episkiem video un dēļ episkām bildēm, tas ir reāli, ir to vērts tādas lietas darīt. I'll just survive. I'm just drink. Yeah, people just don't drink, right? Yeah. Why, is it like crazy expensive or? No, just it's not always been like this. Alright, because we thought the other shop was So shit. any supermarket is illegal Yeah. to sell. Just the wine store. But you've got a special section somewhere, right? You can sell a little. We sell light beer, but it's like really light. Yeah. Un tagad jaunu un interesantu lietu uzzinājām. Džeki meklēja savu aliņu vakaram kaut ko iedzert, ja, un nevarēja atrast alkoholu plauktus. Pajautāja darbiniecei, un viņi paskaidroja, ka tas nav legāli tirgot alkoholu supermarketos. Ja. Tā kā nekur jūs nevarat nopirkt, tikai specializētos veikalos, vīnu veikalos viņi tā sauc tos. Vienīgais alkohols, kurš tirgojās, tas ir alus, un alus tikai ar 2,25%, ja. Un viņi šito alu izmanto, lai vārītu cīsiņus. Viņi vienkārši uzvāra alu un iemet tur cīsiņus. Tas ir vienīgais veids, kā viņi lieto alkoholu. Pārējais, viņi vienkārši, es nezinu, viņš pajautāja tā meitenei, kur viņi pērk alkoholu, bet viņi teica, es vienkārši nedzeru.